Tātad attīrīšana, pirmais solis, skrabis, trīskāršas iedarbības skrabis. Attīra, skābes iedarbība un mitrināšana. Tāpēc trīskāršas iedarbības skrabis. Satur pentavitīnu, šos dabīgos mitrinātājus un puto salīdzinoši tie, kas ir pazīstami jau ar mūsu produktiem, puto labāk nekā polīskrabis. Līdzīgi tāpat kā polīskrabi jūs varat izmantot gan, teiksim, kā aplicēt, nomazgāt, gan tikai ar šo te skrabējošo iedarbību, gan kombinācijā, ja, kad jūs liekat ar sausām rokām uz sausas ādas, un pēc tam, mitrinot rokas, jūs skrabējat un veicat šo te abrazīvo iedarbību. Viņu var izmantot gan, teiksim, gan, teiksim, es gandrīz tikko pateicu sejai un ķermenim, bet ne sejai un ķermenim, ne, pedikīrā, manikīrā un ķermeņa procedūrās. Dermoprotect cleansers. Dermoprotect cleansers mitrinošs, ļoti dziļi mitrinošs produkts. Viņu var izmantot kā attīrītāju arī kosmētiskajās procedūrās, ķermeņa procedūrās. Ja ir ļoti sausa āda, tie, kas strādā ar ķermeņiem, pierakstiet. Ja ir ļoti sausa āda, ja ir izteikti pārsauļota āda, ja ir reaktīva āda, jūs klients ir atnācis un jūs redzat, ka jūs īsti nevarat būt pārliecināti, ka jūs varat strādāt ar skrabi, bet kaut ko ar to ādu darīt vajag. Tad jūs vienkārši aplicējat šo te Dermoprotect cleanseri kā pīlingu un pēc tam nomazgājat nost. Jūs panāksiet to, kas jums ir jāpanāk, uzlabosiet ādas caurlaidības, samitrināsiet šo te ādas virskārtu un pēc tam nomazgājot nost, skābe būs padarbojusies, mitrinātāji būs padarbojušies, ādas caurlaidība būs uzlabota un katrā gadījumā jūs nebūsiet traumējuši jau tāpat reaktīvo ādu. Shaping gels. Rakstat tie, kas strādā ar aparātiem, ultraskaņa, kavitācija, elektroprocedūras, zem vakuma, ja ir ruļļi. Teiksim, ruļļi kolbas ļoti labi strādā. Jebkura veida skaņas un elektriskā aparatūra. Ja? Ja jūs strādājat ar radiofrekvencēm, tad pēc. Ja, jo radiofrekvencēm ir bišķi cita filozofija. Viņš nevada visa vadošā aparatūra, ultraskaņas kavitācija, mikrostrāvas, galvānika. Tad no kura? Viņš ir bipolārs. Jūs viņu klājat virsū un vadat iekšā. Tanī brīdī, ja ir, teiksim, tādi kombaini kā, tā kā klucīši, ja, kur ir elektrība pa sāniem un vidū ultraskaņa, tad mēs darām tā, ka mēs klājam, teiksim, vienu gēlu mēs klājam uz elektrības un otru gēlu mēs liekam uz skaņas. Ja? Sapratāt, ja nesapratāt. Ir tā, teiksim, ir aplikātori šādā veidā. Tas ir kombainiem elektroaparatūrā, kur šeit ir elektrība un šeit ir skaņa. Te ir ultraskaņa un te ir elektrība. Tad šeit jūs liekat, pieņemsim, drenāžu un šeit jūs liekat shapingu. Ja, jūs varat viņus tādā veidā kombinēt, vadot iekšā. Tas ir, ja jums ir tāda veida aparatūra. Shapings, tātad visas pretcelulītu procedūras. Jūs viņu izmantojat kā aktivātoru gan pirms āļu aplikācijām, gan pirms masāžām. Ja mēs runājam par masāžām, par manuālām masāžām vai, teiksim, kolbu ruļu masāžām, iemasējam līdz galam, līdz produkts ir pilnībā uzsūcies, un tad turpinām vai nu ar masāžas krēmu vai, teiksim, ar eļļu, jā, atkarībā no tā, kā jūs esat izvēlējušies. Lieliski tiem, kas strādā ar sejām, lieliski pazode dubultzods.
Ja? Ja mēs runājam par to, ka klienti šodien ļoti daudz izmanto liposakciju tieši sejas daļai pazodei, ļoti labi strādā ar ultraskaņu, gatavojot klientu procedūrai. Sapratāt, pieņemsim, es esmu jūsu kliente, jūs mani gatavojat plastiskai operācijai, jā, tas nozīmē apmēram 2 nedēļu laikā, jūs veicat šīs te ultraskaņas procedūras katru 2., katru 3. dienu, atkarībā no problēmas, lai uzlabotu šo te limfas atteci no vienas puses un samīkstinātu audus no otras puses. Ja, tieši tāpat pēc operācijas periodā, tādā brīdī, ja klienti ir gājuši uz liposakcijām. Šeit mēs runājam gan par seju, gan par ķermeni. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo atkal, protams, ir jājautā klientē, ir jājautā plastiskajam ķirurgam, jo ķirurgi mums ir 2 veidu, teiksim, Latvijā. Man ir grūti komentēt Krieviju vai Eiropu, bet Latvijā mums ir 2 veidi plastiskie ķirurgi. Vieni, kas saka, jā, jo vairāk, teiksim, klients, jo labāk klients ir sagatavots plastiskai operācijai, jo labāks ir rezultāts, un viņi ļoti atbalsta to, kad klienti iet gan gatavojas plastiskajām operācijām, gan pēc plastiskajām operācijām. Savukārt otra daļa saka, nē, gatavoties nav jēga, un 3 mēnešus pēc operācijas lūdzu neviens, lai tev klāt neķerās. Ja? Es esmu par to, ka jo labāk sagatavot audu, jo labāks ir rezultāts, bet jebkurā gadījumā es neuzņemos uz sevi to atbildību, jo plastiskais ķirurgs ir teicis, nē, neaiztiek, nu tātad mēs neaiztiekam. Tātad gan ķermeņa koriģējošās procedūras, gan gatavošanās, gan pēcoperācijas rehabilitācijas periods. Svarīgi retikulārās vēnes, zirnekļa veida vēnes, problēma ar, teiksim, venozo atici un varikozi, šo te produktu izmantot var. Jā, to drīkst izmantot, jo mēs bieži saskaramies ar to, kad mums jautājam, bet kā tad kombinējās. Jo, ja mēs runājam par ķermeņa estētiku, tad, protams, vienmēr ir tā traucēt venozā atici, traucēta limfatiskā atici un lieki tauku uzkrājumi. Grūtniecēm nē. Jā, pierakstiet lūdzu lieliem burtiem, jo mēs bieži vien saskaramies ar to, kad grūtnieces grib tievēt. Nē, grūtnieces netievē. Viņas atjaunojās pēc tam, kad bērniņš jau ir piedzimis. Konturējošais gēls. Tie, kas zina GMT produkts, viņš ir, teiksim, pēc iedarbības līdzīgs tonizējošā gēla iedarbībai. Atšķirība ir tā, varbūt nav tik sveloši augsts. Arī vadās ar aparatūru, tātad elektroaparatūra, skaņas aparatūra. Ar produktu daudz strādājam tieši tonizējošās ķermeņa procedūrās. Gan, teiksim, vakums, jā, viss ādas elasticitātes zudums pie tīvēšanas procedūram. Šis ir tas produkts, ar kuru mēs daudz strādājam tieši tad, kad iet nost svars. Ja? Tāpat pazode, sejas ovāls līdz žoklim, kakls. Ja? Jo tā problēma mums ir daudz, ar šo problēmu mēs daudz saskaramies, arī sejas estētikā, kad klients tievē, zūd tonus, un tad, lai to visu satonizētu un atjaunot, mums ir liela vērība jāpievērš tieši atjaunojošajiem un tonizējošajiem produktiem. Ja? Kāda ir tā galvenā atšķirības starp to shapingu un to rekomendāciju? Shapings šķeļ taukus. Ja mēs skatāmies, shapings šķeļ taukus. Tur visa šī produkta virzība ir vērsta uz tauku vilmaiņas aktivēšanu. Ja? Un ar shapingu mēs strādājam tad, kad teiksim, ja mēs runājam par seju vai ķermeni vienalga, tad, kad mēs gribam samazināt apjomu. Bet kas notiek ar ķermeni tad, kad mēs samazinām apjomu? Mums parādās lieka āda, it īpaši, ja klientē nav 20, bet viņai ir 40. Ja? Un visi atjaunojošie procesi ir lēni. Ja? Un tad mums ir tā, ka tad, kad mēs redzam, kad apjoms sāk samazināties, mēs vienkārši slēdzam klāt tonizējošos. Un tad, kad mēs redzam, ka, teiksim, tas tauku pikucis vai tauku veidojums vienalga, kur viņš mums ir izveidojies, vai šeit, jā, kā kunkulītis,
vai šeit kā kunkulīts, tad, kad mēs redzam, vai uz vēdera kā kunkulīts, tad, kad mēs redzam, ka viņš ir palicis irdenāks, mīkstāks, tad jau mēs kombinējām, un vienreiz mēs, teiksim, vienu procedūru mēs veicam tā kā šo šķeļošo, otru mēs veicam kāda, jau tonizējošo, ja, lai nebūtu tā, ka mums pēkšņi kaut kurā periodā parādās tukša āra, un mēs nezinām, ko ar to darīt. Ja. Tātad arī visa šī te elektroaparatūra un ultraskaņas aparatūra. Drenāžas gēls. Drenāžas gēls būtībā tas ir pirmais produkts, ar kuru mēs sākam strādāt ar ķermeņiem. Aparatūra ļoti labi. Zem gaisa zābakiem ļoti labi. Tā ir visa šī ķermeņa konturējošā terapija. Celulīta sākuma stadija. Uzkainājis celulīts. Ļoti lieli apjomi. Jā, jo stādamies priekšā klientu, kuram varētu būt kaut kāda 100-130 kg, 1,70 m augums, jūs saprotat, jā, ļoti liels. Tas nozīmē, un parasti šādus te klientus, kuriem ir pirmā, otrā, trešā pakāpa aptaukošanās, parasti, kas notiek ar viņiem, visi sūta pie dietologa, neviens ar viņiem negrib strādāt, jā, jo tas ir sarežģīti. Tehniski tie ir paši foršākie klienti, jo tādā brīdī, ja tu viņu spēj uzsākt darbu ar viņu un tu spēj ar viņu atrast sadarbību un parādās pirmie rezultāti, tie ir paši pateicīgākie klienti. Nu, un tad, teiksim, pirmais, ar ko mēs sākam, parasti tās rāļu aplikācijas kombinācijā ar šiem te drenējošajiem produktiem, vienkārši, lai samazinātu audu tūsku un lai uzlabotu šo te, uzsāktu šo te tauku vielmaiņu. Tātad arī visas traumas, jā, jo mums noteikti ir jāatcer tas, kad klienti krīt, visas traumas, visas ķirurģiskās iejaukšanās, jebkura veida ķirurģiskās iejaukšanās parasti ir saistītas ar tūsku. Jā, tas nozīmē, ka, ja mēs runājam par audu tūsku, tad šis te produkts ir, lai samazinātu audu tūsku, vienalga, lai arī kāda iemesla pēc viņa ir izveidojusies. Ļoti labi strādāt ar pumpainajām mugurām. Ja? Jo mēs saskaramies ar ko? Mēs saskaramies ar to, kad klientiem uz muguras veidojās iekaisuma procesi. Iekaisuma procesi rada audu tūsku un atkal ķēdes reakcija. Ja? Viena problēma pastiprina otru. Ļoti labi strādā tieši šo te iekaisuma procesu samazināšanai, gan rehabilitācijā, teiksim, tad, kad vairs nav tādi akūti iekaisuma procesi, gan tad, ja, teiksim, ir kaut kādas atsevišķas pumpas. Tīri pateicoties mikrocirkulācijas atjaunošanai, mēs fizioloģiski samazinām šos iekaisuma procesus. Ja? Tur nav antibiotiku, ja? Lūdzu nejaucam. Tas nav, teiksim, tieši viņam nav tieši mērķa virzīt iedarbību uz pumpu samazināšanu. Ja? Tie nav antibiotika, bet fizioloģiski atjaunojot mikrocirkulāciju, fizioloģiski sakārtojot vielmaiņas procesus audos, šis te iekaisuma process pāriet dabīgā veidā. Ja? Antioksidantu krēmas. Natura koncepta līnijā ir parādījušies krēmi. Jā, jo mēs vitāli izjutām, strādājot ar body concept līniju, mēs vitāli izjutām to, kad krēmi trūkst un tādas labas krēmas ar mērķu virzīt iedarbību bija diezgan grūti atrast arī raugoties uz citu zīmolu produktiem. Antioksidants. Noslēdzošais produkts pēc jebkura veida procedūrām. Produkts jaunām dāmām. Produkts saules gaismas bojātai ādai. Noteikti jums visām ir klienti, kur dzīvo solārijā. Jā, viņš iet uz solāriju 2, 3 vai 4 nedēļā. Klientiem pīpētājiem. Jo, kas notiek ar pīpēšanu? Pīpējot, mums samazinās mikrocirkulācija, ja, jo nikotīns iedarbojas uz vairogdziedzeri un notiek šī te asinsvadu kontrakcija, attiecīgi samazinās auda elpošana, attiecīgi pātrinās un paaugstinās oksidatīvie procesi audos. Būtībā
pats nosaukums viņš jau paskaidro to, ka tas ir krēms pret brīvajiem radikāļiem un, teiksim tā, brīvo radikāļu radītajām izmaiņām. Pa šo te produktu var arī masēt, bet nebūs, teiksim, ilglaicīga šī te masāža. Viņš ļoti ātri uzsūcās. Ja? Bet pavisam vieglai tādai masāžai es viņu daudz izmantoju tad, kad es strādāju ar sejas procedūrām. Kamēr klients guļ ar masku, es masēju klientam rokas tieši izmantojot šo te antioksidantu krēmu. Aiz viena tāda iemesla. Mums visām ziemā ir sausie elkoņi. Ja, attiecīgi klientiem ļoti patīk šis produkts tīri masāžas procedūras. Mājas lietošanas produktu jūs varat ieteikt tām jaunajām dāmām, jo mums ir vesela rinda jaunās dāmas, 20 gadnieces, kuras skatās uz tevi un saka, man ir celulīts. Ja? Okay. Un viņas grib vai nu tievēt, vai cīnīties ar celulītu un tā, teiksim, vēl kaut kādas lietas. Bet jūs no savas profesionāla acis, jūs redzat, ka tur viss ir ļoti, ļoti kārtībā. Ja? Un, ja jūs šai meitenei, šai dāmai pateiksiet, ka viņai celulīta nav un ka tās ir pilnīgas muļķības, viņa aizies pie kolēģis, kur noteikti atradīs viņai arī celulītu. Tātad mums ir vesela rinda jaunas dāmas, kuras grib kaut ko lietot. Antioksidantu krēms ir tas produkts, kur jūs droši varat ieteikt lietošanai mājās. Jā, pat tad, ja nekas, teiksim, viss ir ideāli. Jo jūs saprotiet, ka novecošanās procesu mūsu organismā aktivizē pati dzīve. Ja? Un šodien jauniešiem un jaunajiem cilvēkiem viņiem ir tik nenormāli stresains viss mācību procesu un dzīves uzsākšana, kad, manuprāt, viņiem ir daudz grūtāk dzīvot nekā mums 20 gados. Firmiņa krēms. Produkts, kurš atjauno ādas tonusu, ādas blīvumu, ādas turgoru. Tehniski modelē ķermeni. Jā. Mēs viņu izmantojam kā noslēdzošo produktu vai kā masāžas krēmu visiem tiem, kuriem ir problēmas ar ādas elasticitāti, ādas elasticitātes sudumu. Jā. Tas ir augšdelmi, tā ir neelastīga āda uz vēdera, tie ir neelastīgi sāni, tās ir augšstilbu iekšpuses. Un tas ir grūtniecība, strīju profilaks. Noteikti jūs pilnīgi droši varat šos te produktus, natūra konceptu produktus ieteikt gan grūtniecēm, bērniņu gaidīšanas periodā, gan pēcdzemdību periodā aiz vienu vienkāršu iemeslu. Tur nav nekā no gaidīgās ķīmijas, kas kaut kādā veidā varētu slikti ietekmēt grūtniecības norisi vai, teiksim, organisma reakcijas pēc tam. Ja? Šie te produkti ir veidoti speciāli tā, lai viņi būtu pirmkārt droši. Izņemot anticelulīta krēmu un shaping gelu, ja, kas ir paredzēts tieviešanai, tos mēs grūtniecēm tā kā nē. Firmiņa krēms. Firmiņa krēms arī ir paredzēts, teiksim, mājas lietošanai tām dāmām, kurām ir 35 plus. Tā, lai jūs saprotat apmēram, ja? Kad? Jo, ja mēs runājam par ķermeņa modelēšanu un struktūras tādu skaistu veidošanu, tad mums ir jāatceras, tikmēr, kamēr mēs esam jaunas un skaistas, visi procesi mums notiek tā diezgan ritmiski. Tanī brīdī, kad mums ir 35 plus, visi procesi mums notiek, bet viņi notiek daudz lēnāk. Un tas nozīmē, ka šis firmiņa gels, firmiņa krēms, viņš dod ādai gan to ūdens frakciju, gan to mitrināšanu, ārējo mitrināšanu, gan to tonus un formas uzlabošanu un ādas tvirtuma atjaunošanu. Ja? Un to mēs klientiem dodam uz mājām un sākam smērē lūdzu no rīta vakarā. Pretcelulīta krēms. Pretcelulīta krēms, eļļains, blīvs. Izmantojam gan, kā teiksim, zem ruļu kolbu masāžas, gan masāžā ar rokām lokāli uz tauku uzkrājumiem. Ja? Ja man jāsaka, teiksim, ja man jāiesaka, kā šos te produktus savstarpēji kombinēt, tad ar anticelulīta krēmu es vairāk strādāju lokāli, vienalga, vai, teiksim, man ir tauku veidojums, uzkrājums, izveidojums uz 7. kriemeļa, vai tie ir augšdelmi, vai tie ir lokāli tauku izgulsnējumi vēders. Bet ar shaping gelu es vairāk strādāju pa zonām.
Jā, tur ir tā atšķirība. Taukains, blīvs krēms, kas nodrošina tieši šī taukainā bāze, eļainā bāze, viņa nodrošina to, kad viņš tiek līdz šiem tauku izgulstējumiem, un viņš tos tiešām reāli arī šķeļ. Absolūti jaunie produkti, tas ir krēms sēžu tvirtumam un krēms krūšu formas un apjoma veidošanai. Atgriežamies pie voluformu. Šeit krūšu formu veidošajā krēmā ir voluforma. Voluforma šīs te aminoskābes. Atceramies, ko tad mums dara voluforma. Viņš sakārto tauku darbību, viņš regulē, viņš atjauno šūnu apjomu. Ja jūs man jautājat, vai lietojot šo krēmu, es no pirmā dabūšu otro, nē. Ja? Bet ja man dabīgi ir pirmais, tad dzīves laikā, kas tad mums notiek ar krūšu audiem? Viņi paliek irdeni, viņi zaudē savu struktūru, viņi zaudē savu elastību, elastīgās saites izstiepjās, viņas kļūst neelastīgas, cietas. Krūts mums paliek plakanas, irdenas, bez struktūras, bez apjoma, bez tā mūsu dabīgā apjoma. Attiecīgi lietojot šo te produktu, pirmais, par ko klients saka, pirmais ir tas, kad pazūd šis te krunciņas. Ja? Tātad mēs viņu liekam pa visu krūti līdz atslēgas kauliem. Un viņš sakārto apjomu šeit. Ja? Viņš tiešām sakārto šo te apjomu. Bet atceramies atkal otru. Tā ir alternatīva lipofilingam. Kurš zina, kas ir lipofilings? Nu tā, lai mēs zinām, par ko mēs runājam. Lipofilings, tās ir tauku injekcijas. Ja? Tagad ļoti populārs. Paņemam taukus no dibena, saduram, kur vajag. Ja? Populāra tehnoloģija arī tieši tāpat kā voluforms, viņš nedod apjomu. Arī lipofilings dod apjomu to, kas tev ir līdz izmēram, nevis par 2 izmēriem. Ja? Un arī lipofilings ir jāsaprot tas, ka ja klienti 5 reizes nedēļā kārtīgi iet uz zāli un ēd, tad tieši tāpat lipofilingam vai tieši tāpat voluformam īsti šis te izmērs nebūs. Ja? Jo viņa tehniski šķeļ dzīvo aktīvi, dzīvo uz diētas. Jā, vēl varbūt viņa ir vegāns, vēl varbūt viņa ir kaislīgs pīpētājs. Jā. Attiecīgi, mums ir jāzina, teiksim, tad, kad mēs klientēs solam rezultātu no produkta, ja mēs zinām, ka klienti dzīvo normālu dzīvi, normāli ēd, normāli ir fiziski aktīva, tad viņai no šī produkta rezultāts būs. Ja? Un to ir pierādījuši arī mani klienti, kuriem ir ļoti labi rezultāti un kas ir ārkārtīgi apmierināti ar šo produktu. Bet, ja klienti ir kaislīgi pīpētāji, kaislīgi sportotāji un pārliecināti vegāni, tas nozīmē, ka viņa nēd pati nedod ēst tādai. Ja? Tas nozīmē, ka tām tauku šūnām nav no kā baroties. Ja? Un tāpēc, teiksim, jā, mums ir noteikti, un arī tad, ja klients jums saka, es gribu iet uz lipofilingu, tad jūs sākumā pajautājiet viņai, kā tad viņa dzīvo, jo varbūt tur ir jāpadomā un varbūt ir nedaudz jāmaina šie klienta paradumi. Jo tas, kā šodien strādā skaistumkopšanas speciālisti, viņi ir arī dzīves konsultanti un treneri. Ir skaidrs par šito. Ja? Klientiem tiešām ir vērts viņu ieteikt, klientiem tiešām viņš ļoti patiks. Gan tām, kas ir, teiksim, sagaidījušas bērniņu un beigušas barot, ja, pēc barošanas, lai ātrāk audi atjaunojās un ātrāk atgriežās tādā iepriekšējā formā. Gan, teiksim, dāmām gados, viņām tiešām ļoti, ļoti patīk. Krēms dibena un sēžu tvirtumam. Šeit, ja jūs paskatāties sastāvu, ir sveltams un voluforms. Ja? Un tas, ko man klients ir prasījis, kolēģis ir prasījuši, kā tad tas nākās? Ja? Tu no vienas puses audzēji klātā šūnas, no otras puses tu tā kā šķeli nost.
Jā, un tad kur tad mums sanāk? Nu, nav tā, kad mēs šķeļam nost un audzējam klāt un pilnīgi bezjēdzīgi audzējam lielās. Atkal, ja, nebūs Dženifers Lopesas dibens. Nebūs. Ja grib Dženifers Lopes dibens, tad liekam implantus. Bet būs skaista forma, skaists tvirtums. Jo tanī brīdī, kad mēs runājam par estētiku un mēs runājam par formu, tas nenozīmē maziņš, ja? Tas nozīmē skaists un apaļš. Un tad ar sveltam mēs sašķeļam to, kas ir iesīkstējis, kas ir sabrenzējies un kas jau ir kļuvis par tādu hronisku lieku tauku uzkrājumu. No otras puses, voluforma, viņš atjauno to normālo šūnu, arī tauku šūnu fizioloģisko darbību. Ja? Un tad mums sanāk tā, ka mums tā tauku šūna, teiksim, pēc 3 mēnešu lietošanas, produktu lietošanas, viņa jau ir tāda normāla, skaista, tā kā tad, kad mums bija 20. Ja? Atkal, šiem te produktiem, viņiem nav tāds, teiksim, gan krūšu krēmam, gan dibena krēmam, viņiem nav tāds vecuma cenas, ja? Jo viņi regulē to, šie te produkti, šīs te jaunās aminoskābes, šīs te signāla vielas, viņas regulē tos, kas nestrādā tā, kā vajag, ja? Bet jaunu šūnu, labu šūnu, kurā ir normāls, labs darbības ritms, viņa nepātrina. Tas nenozīmē tā, ka mēs varam uzaudzēt kaut ko lieku klāt.